Sveicināti! Šajā video apskatīsim, kā ērti lietot vietgrāmatu satura rādītāju. Somā pastāv divi ceļi, kā nokļūt pie jums interesējošām vietēmām. Pirmais ir spiežot sānu izvēles sadaļas vietgrāmatas un atverot mācību priekšmeti, kur nākamajā solī varat izvēlēties sev interesējošo mācību priekšmetu. Piemēram, latviešu valodu. Filtros iespējams izvēlēties klasi un atvērt konkrētas tēmas. Šeit redzam ilustratīvu attēlu un papildus informāciju par katru no tēmām. Taču lietotājiem, kas katru dienu ļoti aktīvi izmanto vietējumus, ērts rīks būs vietgrāmatu satura rādītājs. Lūk, ilustrēšu piemēru, kā to skolas darbā izmantot. Atgriežos sākumlapā un atveru vietgrāmatu satura rādītāju. Uzreiz var izvēlēties mācību priekšmetu un pēc tam sev interesējošo klasi. Izvēlos konkrētu nodaļu, pēc tam var atvērt arī vietējumu, kā arī pārslēgties starp tām. Pievērš uzmanību, ka, ja vietējumi jau ir uzsākti kādai konkrētai klasē, tad satura rādītājā tiek attēlots šāds zaļš punktiņš, lai skolotājs varētu ērti redzēt, ka tā jau ir aktīva. Reālā skolas procesā skolotājiem īsā starpbrīdī var nākties ātri pārslēgties starp klasēm. Šeit to ļoti vienkārši izdarīt. Ja tikko bija atvērts 8. klases saturu, pārēju soli atpakaļ un jau esmu 6. klases vietējumās. Ceram, ka šī funkcionalitāte sev attaisnos un būs ļoti ērta ikdienas lietošanai. Tiksimies platformā Soma!